Čau, mīļie podkāstu klausītājiem! Paldies, ka jūs šodien šeit esat. Un, mēs aizsākam brīnišķīgo tēmu manifestāciju. Tā kā gads iet uz otru pusi, un manifestācijas izaicinājums jau sāksies janvārī. Kārtībā reiz būs 21 diena. Tad šie turpmākie podkāsti būs par un ap manifestāciju, par to, kādi ir jūsu pieredzes stāsti, kas jums ir piepildījies. Un katrā no šīm epizodēm jūs varēsiet atrast kaut ko tādu, ko paņemt. Un, hei, šī ir viena no tām lietām, ko es sāku šodien izmantot un manifestēšu savā dzīvē vairāk, labāk, vai arī vispār kaut vai tikai saprast, kas tas vārds manifestācija ir, un mums ir tik daudz dažādas definīcijas, un šī bija fantastiska pieredze, jo es šo ņēmu priekš tā, lai palīdzētu sev uzrakstīt rakstu, tazināties ar jums, jūs stāstiet savas pieredzes, un šeit arī priekš jums ir podkāsts, brīnišķīgi nodot īsie foršie podkāstiņi priekš jums, lai klausītos un iedvesmotos. Nu ko, paldies tev un izbaudi. Un ja tev ir manifestēšanas stāsts, atraksti man, piesakies, iespējams tieši tu tiks izvēlēts tam, lai tu pastāstītu šo stāstu, un tavs stāsts būs podkāstā, jo es zinu, ka daudziem no jums gribās īstenībā nomanifestēt būt podkāstā, un tas ir ļoti iespējams. Paldies tev! Skaista klausīšanās! Forši, paldies tev liels, ka tu pieteicies un ka tu esi gatava šai sarunai un runāt par manifestāciju. Man tāds no pirmiem jautājumiem, ja, kas tev ir manifestācija un ko tu to definē? Man laikam jāsaka, ka es ar manifestāciju kā tādu saskāros jau bērnībā, kad man mamma to vēl tajā laikā tā nesauca. Arī to sauca? To vienkārši sauca, kad viss ir iespējams. Aha. Un kad man mamma jau mazai vienmēr teica, tu vari, tu drīksti būt visi, kas tu vēlies, tu vari visu. Tu gribi šito, izdomās, kā tu dabūsi, tu tiksi tam. Un viņi to sauc par tādu kodēšanu tajā laikā. Un tā bija, tagad es to saprotu, ka tā ir tāda paškodēšana. Man uzaugot nebija tāds teksts, to nevar, tas nav iespējams, un visu var, visu drīkst, visam ir jābūt. Kur viņi to bija iemācījusies? Viņi kaut ko bija lasījusi? Viņi dzīvoja, ja uzauga, varētu teikt, tā padomu laikiem, neierasta tādā hipiju ģimenē, varētu teikt. Jā. Jo mans vecais tēvs, viņas tēvs pats bija tāds cilvēks. Es no viņa nekad nedzirdēju. Vienmēr bija tāds, tu gribi širo? Labi, nāc, apsēdīsimies, izdomāsim. Man bija varbūt viskreizīgākās idejas, vispār kā mazam bērnam, nezinu, tur uzbūvēt būtiņu kokā. Viņš saka, nāc, bet ir jādara tas, un tāds, nē, šito nē, kas tu jocīga, traka vai tāds nekad nebija. Un tas ir arī tā man laikam tā ideja par manifestāciju kā tādu, ka tas ir tas, ko tu vēlies, un ka tam ir jābūt. Un tu atradīsi veidu, kā to piepildīt. Un man vienmēr ir tāds, ja tu neesi atradusi veidu, kā to piepildīt, tā tad nebija tās vēlmes vērts, un tad tu pēc tam analizēji, es patiesībā laikam šo nemaz negribēju. Tā nebija mana vēlme, tā nebija mana manifestācija, varbūt kaut kāds sabiedrības tāds spiediens vai kaut kā tā. Superīgi. Tu tik perfekti labi izstāsti, un tāds stāsts vienkārši, wow, tev noteikti tad ir daudz visādi manifestācijas pieredzes stāstu savējie. Tāpēc es ļauj man dzirdēt. Ļauj man dzirdēt. Interesanti. Bet tad bija tāds, kad es aizvācos no vecāku līgzdiņas, tad jau nāca tāds, es jau esmu jau pirmais pieaugušais, jau tur 18, 19 gadi, pati visu zinu, pati tā, un beigās jau arī kaut kāds sabiedrības spiediens. Un tāds, es aizvācos patiesībā dzīvot uz Somiju, kur ļoti interesanti, man mamma vienmēr teica, tu dzīvosi Ziemeļvalstīs, un tu būsi kopā ar vikingu, un tā arī bija. Romantika. Man tā kā likās tāds, bet tad saprotu, ka tā ir tā paškodēšana, tā ir tā kodēšana, un kad otram cilvēkam, pat tu vari kodēt arī otru cilvēku un ļaut viņam manifestēt vai kaut kā iedrošināt manifestēt, tā kā iedodot to domu un atļaujot tam cilvēkam noticēt, ka jā, es varu tā domāt, es drīkstu tā vēlēties. Un ļoti bieži to sauc patiesībā par mentoringu. Ļoti bieži jauniem cilvēkiem, tīpaši tādiem 18, 19 gadīgiem, man ir daudz brālēnu, un viņi tādi daudz jaunāki, un es viņiem runājot, un es viņiem saku, ka kas tu gribi būt, un es nezinu, jā, man tur visi klases biedri, bet kas tev padodās? Tad tu atļauj tam cilvēkam, un tad viņš,
jā, man patiesībā patīk zīmēt, es esmu mākslinieks. Un tagad viņš saka, cik super, ka viņam, kad viņam bija kāds cilvēks, un tagad viņš pats var manifestēt to, jeb vēlēties. Tā, manuprāt, tās ir vēlmes. Manifestācija vienkārši tāds fancy vārds. Jā. Man liekas, viņš tik daudz, mēs arī diskutējot šīs pēdējās kopš trešdienas, man te Zoom sarunas un viss kaut kas ar jums iet. Un es saprotu, katram tā bišķiņ tā savādāk tā definīcija, bet tur iet apakšā viss tas pats, tur vēlmes, ieceres, gribēšana, deksme par kaut ko, ja, bet kas no tevis staroja ritīgi tā foršā pārliecība, kas ir, man liekas, baigā, tāda vissvarīgākā sastāvdaļa, kad, rekur, es gribu to, pasēdēsim, izdomāsim, viss ir iespējams. Jā. Apdomāsim, sapratīsim, bet tas, ka tev tajā saknē ne tu nocerts pats sev, nekāds cits tev nocerts, stūb ideja. Jā, tieši tā. Traka ideja, bet davai. Un tas ir tas, kas vienmēr, un ko es ļoti, ļoti arī cenšos savā dzīvē, nenorakt pati savas idejas, lai cik crazy tas izliktos. Man vecais tēvs 8 gadu vecumā ļāva iet mežā, būvēt māju. Viņš saka, bet ir kaut kādi soļi. Let's enjoy the ride. Arī tas ir svarīgais, ja, ka tev ir kaut kādi, tur uzzīmēt plānus, sagādāt materiālus, tā. Un tad skatīsimies, vai tev izdosies vai nē. Viss ir iespējams, vai arī tad, kad es izdomāju, iet mācīties vai kaut ko tā, sākumā liekas crazy, bet tad saliec visu pa plauktiņiem, un tā atkal ir tā plānošana, tā vēlmei, tā sagatavošanās tam, vai tu esi gatavs saņemt to vēlmi, kas tas gala rezultāts ir. Un, tad, kad es aizvācos uz to Somiju, aizbraucu dzīvot, tad kaut kā tādā, es pazaudēju to vēlmi, to deksmi, pēc kaut kā vēlēties visu laiku. Bija kaut kāda ieslīgus tādā rutīnā, jo viss bija forši, labi tagad un tā tālāk. Un man nebija vajadzības neko vēlēties tā kā nākotnē. Tu biji baudas tajā tur mākonītī, un viss bija baigi forši. Un tā ir, man liekas, ļoti liela daļa, ļoti liela daļa no tā, jo kaut kad, ja tev ir jābauda, viss tas, ko tu esi sarakstījis savās kladītēs, savos visos rituālos, visos. Jā, tikai tas vēl arī ir jāiemācās to izbaudīt. Arī, bet, tajā jābūt kādam balansam. Ir vajadzīgs visu laiku kaut kā, mēs runājam tagad par tiem 5-gadus plāniem, ja? Tā, in general. Es vienmēr saku, ka tam 5-gadus plānam ir jābūt vairāk kā tādā vīzijai. Es gribētu, tu ej pa ielu, es gribētu tādu māju arī kaut kad. Tev ir jāmēģina iesēt sev jau tā doma, ka tu vari vispār to gribēt. Sākumā, tad, kad tu varbūt mēģini arī iztēloties. Un pēc tam, tad, kad jau tu iztēlosies, kad tā gribēšana vēlme paliks tāda reālāka sev, tad tu sāksi plānot, un tad tu viņu īstenosi. Tie ir tādi mazie solīši līdz tai vēlmes īstenošanai. Un tad, kad es atbraucu atpakaļ uz Latviju, tas bija pirms 9 gadiem, tad vēl arī nebija tik ļoti tāds tāda afirmāciju, manifestāciju kults, kā tagad ir. Tas, man liekas, pēdējo Covid gados visiem kaut kas pavērās. Un tad bija augstskolā turība tāds atvērta lekciju cikls, un es aizgāju uz vienu, un tur bija tāda Daina Einberga, es pat pierakstījusi. Daina Einberga, un viņai toreiz bija tāda lekcija mērķu algoritms. Un toreiz to sauca par tas bija 2019. gads, un jau tajā laikā es sapratu, ka man vajag atgriezties pie tā, ko es jau bērnībā biju mācījusies, zinājusi, un varbūt, kad kaut kā tagad ir tāda pieauguša cilvēka acīm rastam vēl varbūt vairāk pamatojumu, vairāk tādu definīciju, kas tas ir un tā tālāk. Un man liekas, ka tas baigi rezonē ar to. Un tas mērķa algoritms nemācīja par manifestāciju, bet par to, kā uzstādīt mērķus dzīvē un kā piepildīt savas vēlēšanās. Un viņai tur bija ļoti interesants stāsts un vispār tad iedvesmojoši, kā viņi piepildīja visas savas vēlēšanās. Un tas bija tāds pirmais tāds, wow, es nekur nebiju neko dzirdējusi, ka cilvēki par to vēl runā. Tas bija jau pirms 9 gadiem. Un viens no uzdevumiem bija uzrakstīt 101 vēlēšanos. 101, oh my God, tas ir tik jaudīgi. Jā, un man tāds tagad, come on, satnāc paklausīties. Nē, ir jāuzrakstīt. Es gribēju pasēdēt, paklausīties, transformāciet, nē, es vēl neesmu gatava, es vēl paklausīšos. Var, drīkst? Protams, kad es taisīšu
Viss kārtībā, tur nav tik skaļi. Tas ir vienkārši tas, tagad ir Jā. labākais temats. Nu, lūk, un es, protams, neuzrakstīju visas tās 101, bet no tām bija jāizvēlās 5 un jāuzraksta tām strukturēta plāns. Un tas bija tas plāns, par ko es runāju iepriekš, par to sagatavošanos. Un viens no tiem plāniem, viens no tām vēlmēm bija, es gribu pats savu dzīvokli. Un tad viņi definē to, ka tev pirmkārt ir jāprioritizē, kura no tām 5 ir tavs vissvarīgākā. Tad nākošais bija izdomāt plānu. Tu nevari tā vienkārši gribēt dzīvokli. Tev ir jāsaprot, kas tev ir vajadzīgs. Tev ir vajadzīga pirmā iemaksa, kur tu viņu dabūsi, kas tev ir tā, kur tu gribi dzīvot. Un tad nākošais bija ļoti, ļoti sīki detalizēti jāapraksta šī vēlme. Un man tas ir dzīvoklis. Tas bija tik interesanti. Jo es domāju, nu 2 stāv dzīvoklis. Nu, man vairāk neko nevajag. Labi, 2 stāv dzīvoklis, es rakstu. Viņi tādi, kur Rīgā? Nē, kur? Vai ne? Labi, nezinu, teikā. Man patīk teikt. Labi, viņi tādi 2 stāv dzīvoklis. Kas tur būs? Kāda guļamistaba, kāda gulta, kas ko? Nu, tā kā viss. Bet šis uz vizualizāciju vairāk. Jā. Un viņi tāda stāv un vienkārši blakām man tā kā skolotāju. Konkrētāk. Un es domāju, es nevaru vēl izdomāt, ko vēl konkrētāk. Man tajā laikā bija vienkārši tā ideja, kad es gribētu, tieši tā ideja. Ideja, ka es gribētu, nevis es esmu izlēmusi, kad es sev nopirkšu dzīvokli. Jā. Ļoti liela starpība enerģija. Tieši tā, un viņa man kaut kā iemācīja pārvērst to ideju tajā vēlmē, kuru tu manifestē. Jo vēlmes un idejas ir 2 dažādas lietas. Un viņa man saka, uzraksti vēl konkrētāk. Un es tādu, ko uzrakstīt? Nu labi, rozā mājā. Ko tu domā? Es dzīvoju teikā, 2 stāv dzīvoklī un rozā mājā. Vot ir jocīši, ne? Un es to vienkārši uzrakstīju tā, lai viņa, atšķirās no manīm rozā māja. Jā. Un 2 gadus vēlāk es dzīvoju. 2 gadus vēlāk, 2021. gadā, es nopirku dzīvokli, 2 stāv dzīvokli teikā ar lielu guļamistabu, tā kā es uzrakstījusi. Un galvenais tik smieklīgi tā rozā māja. Un es tajā brīdī, kad es pirku to dzīvokli, es nebiju tā piefiksējusi to, kad es tā biju uzrakstījusi pirms 2 gadiem. Un es vienkārši pārvācoties kaut kādā kladītē, es atradu to lapiņu. Un es to turu sev vēl tā kā tādu pierādījumu. Es uzrakstīju datumu, pat kurā gadā tas bija. Kā tādu pierādījumu, ka tā var, kad es strādāju. Un tad vēl viena lieta, ko es tajā reizē pierakstīju, kad es gribētu ziemot tropos. Un es tā gada tas bija pavasarī, un tā gada ziemā aizbraucu uz 3 mēnešiem uz Bali. Tas bija arī pilnīgi tā notika. Bet ļoti interesants ir tas, ko es arī esmu rakstījuši tā, ka tur ir 100, tur ir citi 20, citreiz 100. Es arī, kad kursos dod dažādas. Un pēc kaut kāda laika tu jau iemanies vienkārši toču rakstīt visu, kas nāk ārā, pofīgi. Jo pirmās reizes tev šausmīgs, tā kā ķēdes liekas, ka tev ir tas ķermenis. Es nezinu īsti, ko rakstīt, kas būs pareizi, kas būs nepareizi, ko drīkst, ko nedrīkst, vai materiāls lietas, vai garīgas lietas, vai viss kaut kāds tur galvā darās. Bet tas fakts, kā tu teici, tu uzrakstīji, tu aizmirsti, tad tu ievācoties meklēt, tā kā atradi to kladīt un to uzrakst un saprati, ka tu pat neesi īsti tur neko darījusi. Bet iedomājies, cik liels laikam pietiek vienkārši ar to spēku, tajā brīdī, kad to vēlmi uzraksti. Un hops ir, jo man pat tagad, es pat negribu skatīties, es arī zinu, man ir sarakstīts tur no pavasara, ja? Jo es zinu, ka jau no galvas, kuras lietas ir piepildījušās, bet es vēl neatceros, ko es visu rakstīju un kas vēl tur ir viss tā kā ček. Un cik interesanti, ka tiešām, tāds hops ir. Tu vienkārši ielika tajā brīdī laikam ļoti, ļoti spēcīgi to virzienu. Arī tāpēc, kad es izpildīju to uzdevumu ļoti pēc kā vajadzīgs ir pamatīgi, noteikumiem, pamatīgi, es aizpildīju tos plānus, tos soļus. Un tu saprati, kas tev ir jādara, beidzot, nevis tikai domāji. Man jau tajā mirklī man vairs nebija ideja. Man jau bija rīcības plāns, man bija plāns, kā piepildīt šo te vēlmi, un tā jau kļuva jau par vēlmi, un kur es vienkārši to gadu laikā, mēs Covid laikā, tā kā visiem liekas neiespējami, un es visu dabūju gatavu. Pašai to neapzinoties. Un, tas bija tāds... Fantastiski. Visinteresantākais tas, ka es pati to neapzinājos, un bet tas piepildījās.
Jā. Kas ir tāds, ko tu gribētu, vēl pirms tā jautājuma, kāpēc citreiz nepiepildās, un varbūt vai kāpēc citiem nepiepildās, ko tu esi novērojis par sevi, par citiem, jo tas tāds arī ļoti aktuāls vienmēr ir jautājums. Jā, bet es mēģinu 3 dienas manifestēt, bet man nepiepildījās. Pirmkārt, man arī nekad viss tā kā nepiepildās, un tā, jo ir kaut kāda nepārliecinātība, un man liekas, ka ir ļoti, ļoti nepieciešams saņemt visu drosmi, patiesībā vēlēties. Man liekas, es klausījos tavu podkāstu vienu, kur tu teici, ka kāda cita tev sieviete bija teikusi, ja zinātu, ka piepildīties, es vēlētos drosmīgāk. Un tas ir tas arī tas, ko ļoti daudz cilvēki varbūt ir tik ļoti nepārliecināti tajās savās vēlmēs. Tiešām drīkstu tā vēlēties, es varu uzdrīkstēties, man ļauts vēlēties, sapņot. Un man liekas, mēs ļoti daudz dzīvojam šeit un tagad, un tajā kaut kādā ratu ritenī, mutulī, kurš nepieļauj pat nekādu atkāpi ilūzijās. Un tāds delusional living nedaudz ir vajadzīgs tikai tāpēc, lai tu saprastu, ka tur vispār ir gaisma otrā tuneļa galā. Un man pašai ir kaut kādi tumšie laiki, tad tas sāc apjaust, un tāds augsts slēgs, protams. Tajos tumšajos laikos ir ļoti svarīgi saprast, ka too much reality, ja? Ir vajadzīgs mazliet tā ilūzija pasaule, tā vēlēšanās, jo katras vēlmes, katras idejas ir piepildījušās cilvēkiem vispār pasaulē no kaut kādām crazy uzdrīkstēšanos. Es to drīkstu. Ja tas izklausās pārāk traki, tad vajag. Go for it, tad vajag. Un tikai tajā brīdī, kad tu es noticu tam, tad tajā brīdī tas var kļūt par īstenību, un tad tu zināsi un izpildīsi visus tos soļus, lai piepildītu to savu vēlmi. Galvenais ir zināt, mēs ļoti daudz reiz nepiestrādājam pie tā, lai saprastu, kā piepildīt. Mēs varbūt zinām, ko mēs gribam. Es gribu māju, bet tu vispār zini, kas ir māja. Vai tu zini, kā justies mājā? Vai tu zini, ka tur ziemā jāšķūrē sniegs? Un tev tas ir jāgrib. Tev jāgrib ziemā šķūrēt to sniegu. Tev jāgrib kurināt, tev jāgrib rakt to savu dārzu. Tev tas viss ir jāgrib, lai tu varētu dabūt to māju. Tu nevari vienkārši sēdēt dīvainā, es gribu māju. Tev ir jāzina, kurā vietā, kādu, cik lielu tu gribi atļauties enerģētiski tīri. Es gribu, 4 stāvu māju ar 16 istabām. Kaut kādai realitātei arī tajā visā jābūt. Un tad, kad tu zināsi, kā, tad tev tas rezultāts arī atnāks. Jā, fantastiski. Wow. Superīgi vienkārši. Paldies tev, Katrīna, par šo sarunu. Varbūt ir vēl kas tāds, ko tu gribētu ieteikt, pateikt tiem, kur vēl varbūt par to manifestāciju skatās mazliet šķībi, vai tā kā gribētu pamēģināt, bet viņiem vēl vajag to pēdējo teikumu no tevis, lai lektu iekšā un tiešām atvērtu tos savus spārnus plašāk. Man liekas, ka ir tā, ka mēs katrs patiesībā manifestējam neapzināti, un ir tā apzinātā manifestācija, par ko mēs runājam šobrīd, bet ir tā neapzinātā manifestācija, ka tu kaut ko vēlies. Vienmēr vajadzētu tomēr piedomāt un piefiksēt tajos brīžos, kad es kaut ko vēlos. Un tajā brīdī, kad tu piefiksē, pierakstīt ļoti labi darbu. Katram ir sava metode. Es taisu, piemēram, vision boards. Šādas vision boards. Vai katram, protams, ir sava metode. Es taisu baigi bieži screenshotus. Kā es ieraugu kaut ko, es rītīgi forši. Un vienkārši telefonā screenshot un pēc tam var salikt visu kopā. Un redz, tu zini, kas tas ir. Tu to sauc par manifestāciju, jeb to sēkliņas iestādīšanu savā galvā. Ļoti daudz cilvēku tam nepievērš uzmanību, un tāpēc viņi domā, ka tas nav iespējams, bet patiesībā jau viņi pat to dara. Sēž Pinterestā. Wow, Pinterests ir vienkārši tik daudz sēkliņas, tur ir idejām. Un nezinu, vienkārši piefiksēt to, ko tu dari. Ka tas patiesībā viss ir nezinu, aiziet uz veikalu, izvēlēties īsto žaketu un iztēloties outfitu, kāds tas būs.
tā arī ir manifestācija. Bet tāda neapzināta. Superīgi, paldies tev, mīļš. Es tev arī aizsūtīšu dāvaniņu, tā kā es ar tevi vēl sazināšos, un paldies, un šis noteikti būs iedvesmojošs daudziem, un turpini, lai tev tā vectētiņu mammas enerģija vienmēr ir aizmugurē, kur tev teica, ka būs, izdomāsim kā, un mums priekšā pie visiem teviem var, jā, un pie visiem tiem trakiem mērķiem, un tie, kas klausās podkāstā šo pēc tam arī paņemat šo no Katrīnas, jo šis ir wow, vienkārši, jā. Paldies tev, mīļš. Jā, paldies tev. Labi, čau. Čau. Paldies, ka noklausies šo epizodu, un es ceru, ka tā tevi iedvesmoja, un ja tā tevi iedvesmoja, dalies ar to, ieliec sirsniņas, zvaigznītes, visu, ko var salikt, lai atbalstītu mani un tos, kurš dalījās ar savu pieredzi stāstu, un arī Instagramā ieliec storijā, aizsūt saviem draugiem to, ka, hei, šeit ir epizode, kas iedvesmo, kur man pacēla spārnos, un es tagad šodien iešu un darīšu lietas mazliet citādāk, mazliet jaudīgāk, un varbūt vienkārši ar mirdzošākām acīm un ar deksmu lielāku. Tā kā paldies tev, ka tu dalies, paldies, ka esi, un vēlreiz atgādini, ja tev gribās padalīties ar savu pieredzi stāstu, raksti, izrunāsim un skatīsimies, un varbūt tieši tu būsi nākamajā epizodē par manifestāciju. Lai top!